Biedrība Dabas koncertzāle sadarbībā ar Daugavpils novada domi un Demenes pagasta pārvaldi šī gada 30. jūnijā ikgadējo Dabas koncertzāli pirmoreiz rīkos Latgalē, Daugavpils novadā Demenes pagastā. Un tā nav nejaušība, jo tieši šeit ir šī gada galvenā varoņa tālākā apmešanās vieta ziemeļos. Noslēpuma plīvurs, kurš tad ir šī gada aizsargājamais dabas varonis, krita Daugavpils novada domes preses konferencē. Un šī gada galvenais varonis ir visai neparāsts Latvijai. Ja? Tas ir dzīvnieks, par kuru nezina neviens. Ja? Lielākoties cilvēki nezina par to, kas viņu rapo tur zalīte, kas tur dzīvo. Un šis gada galvenais dzīvnieks ir ļoti īpatnējs abinieks. Tas mīt faktiski tikai Latvijas dienvidos un ir tipaši Daugavpils novadā. Ir tipaši Daugavpils novada lielākā visas Eiropas populācijā. Viņa latviskais nosaukums ir Sarkanvēdera ugunsgrupis. Bet latiniskais nosaukums ir Bombina, bombina. Bombina, bombina. Kas nozīmē tulkojumā? Bombina, bombina. Tu varētu tulkot kā klusi skanoša. Skanoša, ja. Tātad arī tas ir dzīvnieks, kurš izdod ļoti muzikāls skaņas pareizi. Tātad, kā dziesma ir ļoti muzikāla. Tātad šis ir galvenais varonis. Sarkanvēdera ugunsgrupis ir īsts brīnums, kurš 2 miljonu gadu laikā ir atrāpojis no Itālijas līdz Latvijas dienvidiem. Latvijā ir tikai 500 šīs sugas pārstāvju. Ugunsgrupītim piemītošā neparastā vokalizēšanas māksla ienesus arī jaunas korekcijas muzikālā materiāla izveidē. Turklāt ugunsgrupītim ir sirdsveida acu zīlītes, kas nozīmē, ka viņš runā mīlestības valodā. Šis ir vistuvākais kādā veidā, kā skan ugunsgrupītis. Dabas koncertzāles mūziķu pamatsastāvs ir nemainīgs. Ingus Ulmanis, Aigars Vojtišķis, Kaspars Tobis, Andris Sējāns, Valdis un Rūta Muktupāveli un Andrijs Grīmbergs. Skanējumu papildinās vijoļu kvarteta skaņas, ir domāts par akadēmiskā kora piesaisti, būs īpašais jaunā varoņa instruments. Pasākums tiks veidots kā klusi skanoša operas izrāde. Koncerts Demenes pagastā Jaunvandās sāksies pulkstens 19:00. Sākumā apmeklētājiem ļaujot iepazīties tuvāk ar šī gada pasākuma galveno varoni zinātniskajās un mākslinieckajās darbnīcās. Šī ir vieta, kas mums liekas izcila arī ar to, ka mēs gribējām, ka visa Latvija pagriežās drusciņi ar vismaz tādu skatu šo pusi, jo šim projektam ir arī piemītāts integrējošs moments, ka daudz runā gan par dažādu tautību attiecībām un tam līdzīgi. Faktiski tas zināmā mērā gan muzikālā, gan šis dabas konteksts viņš apvieno, viņš absolūti nešķeļ. Un mēs tamdēļ arī gribējām pievērst kaut kādu lielāku uzmanību un parunāt un pateikt to, ka tas pasākums ir absolūti visiem cilvēkiem, nešķirojot pēc tautībām, pēc lielumiem, pēc mazumiem. Dabas koncertzāle ir bezmaksas pasākums. Atgādinām, ka koncerts notiks pierobežā, tādēļ drošībai lūdzam paņemt līdzi pasi un doties ceļā, neskartā dabas nostūrī baudīt mūzikas, zinātnes, dzejas un mākslas simbiozi.